Esam atpakaļ tiešādē gan TV4, gan arī sportcentrs.com, gan arī Latvijas urologu asociācijas Facebook lapā. Mums ir pievienojis arī doktors Juris Jansons. Juris, sveiks un vesels, kā saka. Vesels. Un ejam varbūt tālāk, un mēs arī nedaudz aizskārām maģisko 10 gadu varbūt atskaites nogriezni. Ir jautājuši jums, ko jūs esat redzējis, novērojis profesionāli, kas ir nesis lielākos augus, lielāko inerci? Visā šajā nogrieznī. Jā, vispār, ja tā skatās par pēdējiem 10 gadiem, tad man liekas, ka tu nevari tā skatīties izolēt uz vienu konkrētu lietu. Un, ja mēs paskatāmies pēdējos 10 gados, ir tik daudz lietas pasaulē kopumā mainījušās, kā nekad vispār vēsturē līdz šim. Bet, ja mēs runājam konkrēti par uroloģiju, par vīriešiem, par vīriešu veselību, tad es domāju, ka vīrieši mainās un vīrieši paliek nedaudz gudrāki. Viņi zina nedaudz vairāk par savu veselību, un tas jau ir labs sākums. Otra lieta ir, es domāju, ka ir mainījušies arī ārsti, un šobrīd ir notikusi tāda liela paudžu maiņa un ir saglabājusies tāda ārkārtīgi superīga, teiksim tā, simbioze starp vecākās paudzes ārstiem un jaunākās paudzes ārstiem. Un tā ir otra lieta, kas ir ļoti liels dzinējs šīs problēmas risināšanā. Un nākošā un pēdējā, varbūt ne pēdējā, bet tās noteikti ir tehnoloģija un inovācija attīstības pasaulē. Jā, un tieši arī medicīnā. Jā. Tā kā tās būtu tādas ieskicējumās lietiņas, kam būtībā ir liela nozīme tajā, kā mēs paliekam veselīgāki un stiprāki. Vilni, jūs no savas pieredzes sakāt par 10 gadiem maģiskajiem. Kurš gads ir devis tādu lielāku grūdienu? Kurēt, šis ir strādājis. Pie šī mēs varam atgriezties kaut kad. Pamēģinām varbūt kaut ko jaunu. Ja mēs runājam par šiem vispār lielajām lietām, tad tiešām doktors Jansons Juris minēja to, ka ir ļoti daudz, kas mainās pasaulē. Un mēs visi zinām Covidu, kas iemācījis mūs varbūt pilnīgi savādāk attiekties pret infekcijām. Likās, ka infekcijas uzvarēs, bet tas tomēr tā nav. Viņas tepat riņķī vien ir. Mākslīgais intelekts, globāla sasilšana, tehnoloģija attīstība, komputerizācija, mākslīgais intelekts un tā tālāk. Un būtībā šie notikumi tiešām ļoti, ļoti strauji. Mēs dzīvojam straujā laikmetā, kur mums ir agrāk jau zināšanas bija, kurš iemācījies, bija 7, 10 gadu griezumā, viņas bija uzskatāmas par lietojamām, piemērojamām, tad pašlaik zināšanu nomaiņu un jauno lietu ieviešana ir daudz straujāka, tie ir 3, 5 gadi. Un tas nozīmē, ka mums nepārtraukti arī pieaug gan sabiedrībai, gan ārstiem šī iespēja kaut ko jaunu pielietot ikdienas praksē. Un runājot tieši par šo principu, tātad tieši uroloģijā, tad varētu, man gribās teikt arī, un gribās tam ticēt, ka ir pirmkārt mainījusies diagnostika, gan šī cilvēka attieksme, izpratne. Tas savukārt ir veicinājis izpratni par to, ka šī ir problēma. Un attiecīgi arī jaunas metodas diagnostikas, kas ir no sākuma veicam PSA testu, bet tālāk nevis biopsiju uzreiz, bet no sākuma magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Un šeit noteikti es gribētu atzīmēt to, ka pirms gadiem, jau 19. gadā, ir iegādāta šī 3 testu magnētiskās rezonanses iekārta mūsu slimnīcā, arī citās slimnīcās tas iegādāts, un tas rada iespēju šo diagnostiku veikt, tādā veidā pateikt, vai tiešām tās aizdomas no tā PSA testa, kas iziet, ir pamatots, jā vai nē. Un tikai daļai mēs tālāk veicām biopsiju, kur pretī agrāk pēc veicām visiem biopsiju. Un šeit apmēram pusē gada, jo mēs biopsiju varam neveikt, un šie pacienti ir reāli ieguvēji no šīs jaunās tehnoloģijas, jaunās pieejas, jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies. Tieši īsums šeit nāca arī mūsu studijā garā viens kungs, un viņš saka, super, ka jūs visu šo organizējat, un es arī esmu šo lietu saskāries. Viena lieta, kas viņam iztrūks, es atreferēšu, pieejamība. Es vienkārši netieku pie doka tā, kad man vajag.
nozīmē, un tad man ir kaut kāda pusgads rinda, vēl kaut kas. Kā tas ir mainījies 10 gadu nogriezienā? Jautāšu jums, kā jūs redzat? Mēs esam samazinājuši, noreducējuši, esam izplūduši. Man nebūtu tādas precīzas informācijas 10 gadu laikā rindas ir pieaugušas vai samazinājušās. Tas ir kā viens rīks vai mehānisms, kā šīs rindas samazināt. Sevišķi jautājums ir par aizdomām par onkoloģiju. Tas ir tā saucamais zaļais koridors, tas kas noteikti ir dzirdēts. Ja? Kā rezultātā, tad, ja tas ir zaļais koridors, tad tā ir zaļā gaisma, tātad tikšanai pie ārsta speciālistu un zaļā gaisma tikšanai pie izmeklējumiem. Tā ka Straduņu slimnīca, kur es pārstāvu, tātad tas darbojas ļoti labi. Es domāju, ka arī rakus sistēmā tas darbojas. Ja? Tā es domāju, tā problēma ir atrisināta. Nevar problēmu atrisināt ideāli, bet vismaz viņa tiek risināta, un tās rindas tiešām, tātad 2 nedēļu laikā ir iespējams pierakstīties, ja ir aizdomas. Ja tā nav onkoloģija, protams, tad tās rindas, vai aizdomas par onkoloģiju, tās rindas varētu būt garākas. Ja? Bet, tad jautājums ir tāds, vai tad urologi tikai slinko un neko nedara. Visi jau ir strādā un ir diezgan aizņemti un noslogoti. Un tur viena lieta ir kaut kāds konsultatīvais darbs ambulatorijā, daļa otra lieta stacionārā. Tieši tā, operācijas un tad tas jautājums, vai cik vispār ir iespējams optimizēt šo te darbu, tātad ambulatoro. Ir iespējams? Nekas nav ideāls, protams, vienmēr ir iespējams, bet man ir grūti pateikt, protams, atkal par rakus sistēmu, bet vismaz stradiņu sistēmā, es domāju, ka mēs strādājam praktiski, nosacītu suboptimāli, kaut ko būtiski palielināt pieņemšanu skaitu ir diezgan grūti. Tātad ar tiem cilvēku resursiem, kas mums ir. Tātad droši vien iespējams vajadzētu vairāk ārstu, lai varētu to nodrošināt. Sapratu, lai palielinātu kapacitāti. Juri, jūs pieredzi? Jā, es domāju, ka šeit arī vajadzētu laust tādu varbūt mītu un lietu. Novembris nav tas mēnesis, kad ir vienīgais mēnesis, kad jātiek pie ārstiem. Ja? Un bieži vien bija kaut kāds viens no pirmajiem sižetiem, kur bija arī būt jau labi, komentāros būtu jau labi, ja pie tā urologa varētu tikt, un tā rinda ir apmēram 2 mēneši. Es domāju, ka visiem vīriešiem vajadzētu saprast, ka šis ir tāds plānveidīgs pasākums. Ir plānveida pārbaudas un ir neatliekams pārbaudas. Un plānveidīgās pārbaudas vajadzētu plānot visu gadu garumā, jo urologi ir tik, cik viņi ir. Viņi strādā tiešām, kā dr. Plonis teica, suboptimāli. Mēs iekšēji urologu asociācijā veicām aptauju, kur mēs arī uzrunājām visus urologus un gribējām saprast, cik daudz viņi strādā. Un, ticiet man, tie skaitļi bija tādi, kad viņi strādā vairāk par vienu slodzi ik mēnesi. Un tā kā mēs diezgan aktīvi strādājam, bet visi vīrieši aicinātu domāt par šo pasākumu laicīgi. Aiziet, izvēlties 1 mēnesi gadā, izvēlties 1 nedēļu gadā, kad jūs ejat un darat analīzes, elektrokardiogrammu, tur vajadzīgās ultrasonogrāfijas, plaušu rengens un tādas lietas. Un uztaisiet šo check-up vienreiz gadā un darat to katru gadu, izdariet to par tādu savu gadu ieradumu. Un tad jūs viss būs kārtībā, un tad nebūs tas novembris, tas stresainākais, tumšākais mēnesis, kad es tagad pēkšņi netieku pie urologa. Tagad ir kampaņa, tagad jāiet. Jā, tagad ir jāiet. Ticiet man, jūs nekur netiksiet ne pie viena urologa tuvākajā nedēļas laikā par valsts līdzekļiem. Tā kā neviens maz ticams, ka šāda iespēja būs. Vien jūs neizmantosiet zaļo koridoru, ja jums nebūs aizdomas par vēzi. Un šīs koridors, man liekas, pēdējo gadu laikā ir izteikti attīstīts un jāsaka, jāpievienojas dr. Plonim, arī mums viņš strādā ārkārtīgi efektīvi. Visi cilvēki, kuriem vajag šo palīdzību, viņi arī viņus saņem.
Un būtībā man rekomendācija būtu tāda, ka, ja jums ir aizdoms par vēzi, ja jums ir šis paaugstinātais PSA, ja jums ir kaut kādi šīs, runājot ar ģimenes ārstu un doties varbūt tiešām uz šīm iestādēm, kas koncentrējās uz vēža ārstēšanu, jo tas diagnostika un ārstēšanas metodas būs pareizāk atlasītās, ja veidotas tieši šādām vajadzībām. Un tad dara to, kur tu dari vislabāk. Tā. Paldies par šiem zaļiem koridoriem. Es tiešām no savas personiskās pieredzes tuvinieku klātesot. Es rakusā šeit gan daudz laika pavadījis pēdējo gadu nogriezienī. Viņš funkcionē. Arī ar visu Covid fonu un visu pārējo. Patiešām par to paldies visiem, kas to ir veidojis. Post-Covid novembra mēnesī bija aizpagājuši gadu. Es atminos, viens Valmieras jūs kolēģis minēja piemēru, ka Covid arī iedeva kaut kādu ietekmi. To, ka vienkārši nenāca, baidījās noķert Covidu veselības aprūpes iestādē. Un tur tie piemēri, viņi bija kliedzoši, ka 3 dienas vīrietis nav varējis vienkārši pačāt. Viņš saprot, kaut kas laikam nav kārtībā. Un tad viņš aizbrauc uz Valmieras slimnīcu un saprot, ka ir ļoti, ļoti slikti. Profesor Liedošs, kā ir mainījies ielaisto gadījumu statistikas rādītājs? Jo būtībā aicinot pārbaudīties, skaidrs, ka mēs saprotam, ka apjoms palielināsies. Jo mēs izlasīsim ārā vairāk kaut kāds ielaistos gadījumus. Kā ir mainījies šis? Kopš aktīvāk mēs runājam par to visu publiku. Jā, es gribēju vēl nedaudz pieskarties pie iepriekšējā jautājuma, ka būtībā par to pieejamību. Un šeit ir jāsaprot arī lielais konteksts. Lielais konteksts ir tas, ka veselības aprūpes sistēmām ir panākumi un cilvēki dzīvo ilgāk. Tas nozīmē, ka pieaug to pacientu skaits, kas dzīvo ilgāk, kuriem vajadzēs šo urologu palīdzību. Jeb vispār medicīnas palīdzība. Un, ja pirms gadiem 30 vidēji vīriešu vecumā dzīvoja Latvijā 62 gadus, un tagad 69,5 gadus vai 70, bet ļaundabīgi audzēja priekšdedzēji mēs atrodas 72 gadu vecumā, tas nozīmē, ka tā nepieciešamība vēl pēc urologa pakalpojuma, jeb konsultācijām pieaugs. Ja mēs sasniegsim vidējo vīriešu dzīves ilgumu Latvijā 78, 79 gadus. Šo tendenci atspoguļo arī Vācu urologu kongresa pirms gadiem 3 vai 4. Viņi paziņoja, ka uroloģiskais segments medicīnas aprūpes sistēmā būs visstraujāk augošais un lielākais, kur būs nepieciešama papildus resursi. Cilvēku resursu ziņā arī. Cilvēku resursu ziņā konkrēti. Un saprotot, ka jauns ārsts viņu izglītot un izmācīt, tā nav labi teikt, izmācīt, apmācīt un panākt, ka viņš kļūst jau par tiešām cilvēku, kam mēs uzvedam savu veselību, tie apmēram ir 10 gadi vēl pēc augstskolas. Jo būtībā ir rezidentūra 5 gadi, tad vēl cilvēks jaunais ārsts operē un apgūst papildus zināšanas. Un tad straujums, kādā pieaug nepieciešamība pret to, cik ātri pieaug cilvēku resursu skaits un aizvietojas jau iepriekšējās paudzes ārsti. Jā. Tas būtībā jāsaprot kontekstā, un tā prognozēšana un plānošana ir svarīga. Tāpēc būtībā šis ir liels izaicinājums Latvijas mērogā. Savukārt, runājot par pašām pieejamībām, protams, es pilnīgi piekrītu abiem kungiem runātājiem par to, ka mēs tiešām strādājam daudz, kolēģi daudz strādā. Un ļoti labi, ka šis onkoloģija tomēr pateikt, ka tā ir prioritāte un arī nepieciešams ir ātrāk pieeja speciālistiem veselības aprūpes sistēmai. Savukārt, ko tur tālāk darīt? Jādomā, jāskatās un jāplāno. Pankungs, jūs esat komentāru par mirstību, vismaz arī jūsu prakses ar priekšsēdzeru. Manas prakses mirstība laikam nebūtu jāanalizē. Labi, ok, bet šis varētu novērojumu līmenī. Jā, tad varētu būt tāds tīri statistikas jautājums, ka 20 gadus vai tātad pirms PSA ēras, kur sākās ap 2000. Gadu plus mīnus. Ja mēs runājam tātad atkal par prostatas audzējiem, tad
Ielaisto gadījumu īpatsvars bija kaut kur 60–70%. Tagad agrīni diagnosticēti tiek tātad 70% un ielaisto gadījumu īpatsvars ir 25–30%. Kā rezultātā var būt, tas vēl patreiz nav devis kaut kādu milzīgu ietekmi uz mirstības samazināšanu, bet katrā gadījumā tā mirstība vairs nepieaug, varētu teikt tā kā plato fāze, un tā tad būtu prognozējums, ka viņa arī samazinātos. Principā šāda te līkne ir vērojama visās valstīs, kuras nodarbojas ar moderno medicīnu un moderno diagnostiku. Jā. Par diagnostiku varbūt pieliekam pāris vārdus šajā visā ievadu blokā. Kā ir mainījusies un kas ir nācis klāt vai kas vēl nāks klāt tieši priekšdziedzera vēža diagnostikā? Biopsijas, sapludināšanas, magnētiskā rezonanse pieminētā, PSA. Kas vēl ir? Jo es pieļauju, ka es nezinu, tik ātri nāk kaut kas klāt. Paldies. Būtībā šis gads ir ļoti svarīgs arī tas, tādā ziņā, kad ir papildus radioloģiskās izmeklēšanas metodas, radionuklīdās metodas. Kādas? Radionuklīdās metodas, respektīvi, tas būtu saucamais PET izmeklējums, ja pozitrona emisijas tomogrāfija, tad no šī gada 1. aprīļa ir ļoti augstu specifiskumu, ievedot vēnā speciālu radioaktīvu vielu. Mēs varam šodien nodrošināt un noteikt, vai pacientam ar šo audzēju ir attāls metastāzes vai nav. Tādas, kas ir ļoti, ļoti nelielas, kuras ar iepriekšējām metodēm noteikti nevarēja. Ka šodien šis PET izmeklējums, tam ir vairāki veidi, PSMA PETs, jeb attiecīgi šis emisijas tomogrāfija attiecībā uz tieši specifiskām šūnām priekšdziedzeriem, ļaut noteikt šīs, varētu pat teikt, daļēji mikrometastāzes līmfmezglos, kas ir turpinot domu, ka mēs esam attīstījuši joprojām ideju par daudz precīzāku diagnostiku. Jo, ja mēs zinām, ka tās izplatība ir, tad tas ir papildus ieguvums ārstam, lai izvērtētu un izvēlētos pareizāku ārstēšanas stratēģiju. Šo pēc parasti koncīlijas. Šo izmeklējums viņš ir dārgs un būtībā lem koncīlijas par to vajag vai nevajag, un to tiešām arī dara mūsu slimnīcā, doši un arī Stradiņas slimnīcā tieši tāpat ir. Un šie iestādēs, kurās ir šis multidisciplinārais koncīlijas, arī pielēmi un pacienti šo izmeklējumu saņem no valsts apmaksātā pakalpojumu veidā. 1200 eiro apmēram, ja nemaldos. Tas izmeklējums. Varbūt vairāk, bet šis noteikti ir liels iegums. Par izmeklējumiem, pa visu to paleti, kas ir, atnāk vīrietis, atnāk Aivis, 55 gadi, tagad atver paleti tā, kā mēs izmeklēsim. Tā. Jā, es domāju, ka no izmeklējuma ziņā mēs esam strauji attīstījušies pēdējo 5–7 gadu laikā, kā jau profesors minēja, mainījušies ir šie ceļi, kādā veidā mēs diagnosticējam šo vēzi. Agrāk, ja tas bija, sākās viss ar digitālu rektālu izmeklēšanu, un tas bija viens no izmeklējumiem, lai noteikti vēžu. Šobrīd jau mēs esam strauji gājuši uz priekšu. Kaut arī tas pats magnētiskās rezonanses izmeklējums. Tas mums parāda, kur tas vēzis ir, ar kādu varbūtību viņš ir tāds vēzis, no kura var nomirst. Tad mēs jau pieņemam lēmumu, ka mēs varam veikt biopsiju, vai mēs varam arī neveikt biopsiju. Tad izējot no šī magnēta lēmuma. Kad mēs nonākam pie biopsijas momenta, tad mums jau ir izvēle, vai mēs varam veikt biopsiju, kur mēs viņu sapludinām magnētiskās rezonanses attēlus ar ultrasonogrāfiju, vai mēs vienkārši veicam ultrasonogrāfijas kontrolē biopsiju. Šie visi izmeklējumi mums Latvijā ir pieejami, un jo mums ir tiešām, kā vienmēr profesors saka, ja mums ir precīzāka diagnoze, ja mums ir precīzāka ārstēšana, un mēs nedarām liekas kustības, mēs neārstējam ārstiem to, ko vajag, un neārstiem to, ko nevajag. Un tieši, ja mēs runājam par
par šiem kompjuteru tomogrāfijas izmeklējumiem, tad šis pozitronu emisijas tomogrāfs ir liels iegūms, jo tiešām mēs varam atsijāt šos augsta riska pacientus, kuriem ir potenciāli varētu būt šīs metastāzes, no tiem, kuriem nav. Un tad jau izvēlēties konkrēti, vai ārstēt viņas ķirurģiski, vai ar starterapiju, vai tieši pretēji ar medikamentozi. Un tas jau būs arī tēmas tālākajās diskusijās. Tā kā diagnostika ir noteikti tā lieta Latvijā, kur ir vērts ieguldīt naudu, līdzekļus, jo tas mums ļauj strādāt daudz efektīvāk. Un to mēs tiešām acīm redzam, ka tas maina lietas, un cilvēki saņem labāku aprūpi. Paldies. Juri, ko jūs pildat klāt no sevis, no savas prakses? Diezgan grūti kaut ko pateikt. Tātad divi lielie spēlētāji, divi lieli izmeklējumi, tātad magnētiskā rezonanse un PET. Principā tas jau būtu jātraktē kā rutīna. Tā vairs nav nākotne. Tā ir šodiena. Kas varētu būt interesants un kas varētu nākt iekšā, tā ir tā saucamā augstas izšķirtspējas ultrasonogrāfija. Jo parasta ultrasonogrāfija netika traktēta, un viņa arī netiek traktēta. Tātad parastā kā metode, ar kuru varētu mēģināt atklāt prostatas vēzi. Ko nozīmē augsts izšķirtspējas? Tātad, ja parastā ultrasonogrāfija, tātad tā zonde, kas tiek tātad likta, piemēram, pie vēdera. Viņai tas attēls, kas veidojas, ir kādi 6-8 MHz, tad tā augstas izšķirtspējas ir tuvu 30 MHz. Un viņi tātad uzskata, tātad šī te aparāta izgudrotāji, ka tas varētu viens pats tātad atkal diagnosticēt prostatas vēzi. Patreiz tas, protams, ir pētījumi tur, un es domāju, būs cīņas tātad starp šo te augstas izšķirtspējas ultrasonogrāfiju un magnētisko rezonansi. Kurš uzvarēs, to ir grūti pateikt. Ļoti iespējams, ka viņi viens otru papildinās visdrīzāk izmeklējumi. Kuram speciālistam, kas labāk patiks, no ko viņš būs vairāk piešāvis roku un aci? Tas arī, bet tur ir laika patēriņš, izmaksu patēriņš. Galvenais būtu efektivitāte, precizitāte, tātad diagnostiskā precizitāte uzvarēt. Tā ir tomēr cilvēks, kas to lieto. Ne tikai instrumenti beigās. Tieši tā. Ejot varbūt tādā izskaņas fāzē par tām nākotnes lietām, ir vēl kaut kas, ko mēs redzam pie apāšņa? Šī ir viena šī augstas izšķirtspējas. Vēl varbūt par šo pašu vispār, kur tad mēs šodien esam vispār vēl. Tad šodien jāsaka, ka saistībā priekšdedzera vēzi ir būtībā pēdējos gados 5 jaunas lietas. Tad pirmais bija šīs diagnostika, rezonanses izmeklējumu, šīs sapludināšanas biopsijas. Tas mums ļauj ļoti precīzi noteikt nelielus audzējus, cik viņi izplatīti ir priekšdedzerī un attiecības apkārtējiem audiem. Tad tā ir tā pirmā diagnostika. Otrais, kas izriet no šī te minētā, protams, ir princips fokāla terapija. Ja fokāls terapijas princips, kas ir otrais no 5 lielajiem jaunievedumiem, šai slimības ārstēšanā un diagnostikā. Tad tas ir fokāla terapija. Un fokāla terapija Baltijas reģiona iespējami ir Igaunijā ar krioterapiju, Lietuvā ar brahiterapiju, Latvijā tas būtu ar augsts intensitātes fokusētu ultraskaļu. Fokāla terapija ir līdzīgi kā, piemēram, agrāk mēs ārstējām sievietēm krūtsvēzi ar krūtsvēzi noņemšanu un tad pārgājām pie audzē izņemšanas un limfmazgu izņemšanas, saglabājot, kur vien var krūts, ja tas ir iespējams, arī pie nierēm. Fokāla terapija, kad agrāk veids plašu nieres izņemšanu visiem taukaudiem, šodien pie nelieliem audzējiem, kas ir nelieli, mēs izgriežam tikai audzēju, saglabājot nieri, respektīvi darīt pēc iespējas mazāk un tikai ārstēt slimo vietu. Trešais būtībā, kas ir jauns, ir tātad šī te PSMA PET diagnostika. Ceturtais ir medikamentozes terapijas jaunās iespējas, ka vairs nav tikai monoterapija saistībā ar pie metastatiskiem audzējiem
bet ir arī jau vairāk medikamenti, saucamā duplex terapija, triplex terapija, kad 3 dažādus medikamentus vienlaicīgi, un tas atkal palielina dzīves ilgumu. Un 5. būtībā ir tēma, kas ir kastrācijas rezistents audzējs, kur attīstās jau pēc visām ārstēšanām jauna iespēja, kad ir jauni medikamenti, kas arī šo ļauj apkarot, jeb ārstēt, un tādā veidā pieaug viss kopējais dzīves ilgums šim pacientam, kam ir šī slimība. Šeit ir 5 lielās lietas. Ja tā var runāt, tad tas ir tā kā 5 lielie medējamie dzīvnieki Āfrikā, 5 lielie arī, teiksim, virzieni uroloģijā, tieši attiecībā uz šo audzēju veidu. Jā, paldies. Tāds skeptisks jautājums no skatītājiem. Vai tiešām pēc izmeklējums ir pieejams Latvijā? Kur tieši? Tas ir Rakusāri? Latvijā ir būtībā 2 vietas, kur nodrošina. Viens ir Arsā un otrs ir Jūras medicīnas centrā. Tad Jūras medicīnas centrs un Ars. Jā. Tur noteikti ir jāmeklē viņi un viņi tur ir pieejami. Bet pašam varbūt nevajadzētu iet, jo tur tā tad pieteikties. Tas tomēr jādara caur ārstu būt. Un tad lemj, vai tas ir nepieciešams. Tieši tā. Jā. Naudu tērēt ir jauki, bet jēgpilni. Teiksim tā. Vēl izskaņas fāzē skaidrs, ka ir jārunā, jāinformē, jāizglīto. Bet kaut kādā brīdī šķiet, ka kāpēc tiem, kas ir bijuši godprātīgi, apzinīgi, ir jāmaksā par tiem, kam pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Tādā izpratnē par bečiem, kas tiešām apzināti nerūpējās. Vai tomēr jāstāsta arī ģimenes ārstu pusē, ka arī viņiem ir vairāk jāskatās līdzi. Ja man praksē ir 2000 cilvēku, pacienti, piemēram, tad es redzu, ka 30% ir tiem, kam vajadzētu PSA, piemēram. Jūs domu sapratāt? Jo mēs varam attīstīt 15 vaļu tehnoloģijas un Āfrikas tehnoloģijas, bet ja nebūs vēlēšanās iet, tad viņas te visi stāvēs skaisti. Kā es laikam varētu teikt to, ka... Var oponēt arī. Man liekas, arī Stanevičs kungs jau teica, katram jāuzņemās atbildību par savu lietu, ko viņi dara, un arī par savu veselību būtībā. Es domāju, ka vīrišķīgi nav uzaudzēt vārdu nūsas, bet arī īstenībā uzņemties atbildību par kaut ko, un šī gadījumā par savu veselību. Un nevar jau tagad sagaidīt, kad visi ģimenes ārsti ies un aiz ausīm vilks ārā no mājām tos večus un dzīs viņus taisīt PSA analīzi. Pašam ir tas jādara. Un pašam ir jāuzņemās atbildība. Un bieži vien arī tas pacients atnāk pie ārsta un saka, jūs jau esat ārsts, jūs jau labāk zināt. Īstenībā nē, mūsdienu pasaulē mēs to kuģi palīdzam stūrēt, bet tas kuģis jāvada pašam ir tam pacientam. Un tieši tāpēc arī jau mēs darām šo visu. Mēs mēģinām izglītot pacientus par veselību, par viņu veselību. Lai viņi pēc tam varētu pieņemt labākus un izglītotākus lēmumus tālāk par savu veselību. Tas ir tas izglītoties, saprast. Man ir 2 nieres, 1 prostata, urīnpūslis, tādas un tādas slimības. Un to visu sauc tā, kaut kad es sāku mācīties uroloģiju, tad nāca ar pacienti un teica, ka viņiem ir prostata. Tad tā bija kādreiz tāda, apmēram prostata ir slimība. Nē, prostata nav slimība, tas ir orgāns. Un vispār latviešu valodā tas ir priekšdziedzers. Un tad mēs ejam tā un ejam uz priekšu. Un rezultāts ir tāds, ka sabiedrība kļūst zinošāk par šo visu. Viņi ir iemācījušies šo valodu, šo terminoloģiju. Viņi ir iemācījušies, kur iet un meklēt šos ārstus. Bet vēl tāls ceļš ejams. Un būtībā, ja prasa, kas ir mainījies 10 gados, tā informācijas pieejamība ir mainījusies. Paldies, ka atzīmēšos. Un tas ir tas, ko mēs darām. Un mums jāiet priekš. Atbild uz to jautājumu, kāpēc dažiem tomēr neveicās un viņi to nedara, tad, manuprāt, ir tāds ļoti labs teiciens, ka tīrs spirts ir tikai 96 grādīgs. Respektīvi, 4% nebūs klāt ūdens. Un es tikko biju Dānijā vadošā Herlevas hospitālī, un arī mēs diskutējam par šiem
vēža ceļiem pacientiem ar onkoloģiskām slimībām, prostatas vēzi un tam līdzīgi. Tad būtībā viņiem šis indeks, ja mērķis, kā sasniegt rezultātu, ir, ja 85% pacientu ievēro tos laikus un termiņus un visu notiek laikā, viņi ir jau ļoti, ļoti priecīgi par to. Un arī viņiem nemaz tik labi neiet, viņiem 70%, 75% ir, jā. Tas tāpat daudz, jā. Un tad divas trešdaļas ir ok, bet trešdaļa tomēr nav ok. Un arī viņi domā, kā to visu rīkoties. Un mums arī bija tāds diskusija iekšienē ar kolēģiem no šī hospitāla, ko tad darīt. Un atbilde ir tikai viena - cilvēku informētība un viņu pašu atbildība apmeklēt to ārstu. Jo ārsts jau nav tas, kas ir tas cietuma uzraugs. Mēs esam palīgi, draugi. Mēs palīdzēsim, ja cilvēks mūs aicinās. Vajag aicinātāju, un tad mēs varam mēģināt atsaukties. Varbūt arī nevienmēr tik perfekti, kā tas cilvēks iedomājies, bet tā pašā laikā atsaukties un censties panākt to vēlamo rezultātu. Es domāju, tā nav populāra tēma, tā filozofas tēma nedaudz. Bet, sociālais reitings, kurā tev ir jāizpilda kaut kāda sava pienākuma atbildība, lai tu iegūtu atkal kaut kādas labumus pretī. No tāda aspekta es vairāk to domāju. Ka tev jābūt līdzatbildīgam par to sabiedrības kopīgo labumu, veselību, un tu nevari noslinkot tikai tāpēc, ka tu zini, Juris noskries to man distanci vairāk, labāk, jā, es tāpēc neskriešu. No tāda valsts, kur tas arī ir tā, jā, tāpēc es viņu vēl apdrošināšanas, ja tu esi izpildījis šo punktu, tad dabūtu atlaides tur. Precīzi, tas ir tieši mums vēl tāls ceļš ejams tur. Bet mēs ejam tajā virzienā, vispār. Grūti pateikt. Ko, kungi? No Amerika aizgājis, tur tas noteikti. Jā, tas es kā varbūt teicu raidījuma sākumā, ka tomēr interese par savu veselību palielinās. Tas ir labi. Tātad tomēr cilvēki, tātad vīrieši nāk un pārbaudās pat tad, kad vēl nav sūdzību, vienkārši fiksēt situāciju šajā gadā, un tad viņi zināms, ka nāks nākamajā gadā. Tas ir, protams, tas procents droši vien nav salīdzināms ar tādu ASV vai kādām Rietuma Eiropas valstīm, bet jautājums ir par tendenci. Es domāju, ka tendence ir pozitīva. Nevaru pateikt procentus, bet tā tad, savā ikdienas praksē to var redzēt, ka tas nosacīti jauno vīriešu īpatsvaru, tas segments pieaug. Paldies. Interesanti ir arī tas, ka tiešām pieaug šie jauno vīriešu interesi par uroloģiju. Par savu veselību, par vīrišķību, par savu vīrišķu būtību. Ja? Un varbūt ir tāds aicinājums arī tiem dēliem parūpēties par tiem saviem tēviem un otrādi. Ja? Un man liekas, tas ir baigi forši. Tā vajag darīt. Ja tev interesē, kas notiek ar tevi, painteresējies, kas notiek ar tevi. Tas atgādinājums man tēvam šodien 70 gadu dzimšanas diena ir, tā kā es ļoti labi. Dodot sveicienus no mūsu komandas. Vienā no gadiem mēs pievērsamies jautājumu arī par līdzcilvēkiem, proti, kas ir tuvinieki. Sievas, meitas, dēli, kas ir apkārtēji cilvēki. Ja redz, ka viņš ir pasīvs, tad pabīd. Manā ģimenē arī man ir viens tāds piemērs, spilgts piemērs, kur tas partneris ir tas dzīves draugs, kas pastumj, ko neaizgāja, kas ir, jā. Tas varbūt ir ģimenes ārsts. Labi, kungi, pašā granda fināle, ko jūs novēlētu visiem tiem, kas mums seko līdzi? Šodien mēs esam līdz 2:00, rītdien mēs sākam 2 un līdz 4 mēs laižam šo te fórumu. Ko es varu teikt? Jā. Neaizmirstiet par savu veselību un ejiet pārbaudīties. Jā. Es vienmēr dokiem novēlējums maz darbu. Jā. Lai nebūtu pusotru maiņu. Profesor. Es domāju, ka novēlējums ir būt stipriem un drosmīgiem un pateikt, es varu. Līdzīgi kā tas ir tādā filmā Rīgas sargi, kad Bermons Rīgā un visiem šķiet, ka nekas nav iespējams. Tad galvenais varonis paņēma rokā kapli un izroka pirmo bruģakmeni un sāk krāmēt barikādes. Respektīvi, ja katrs no mums
varētu sevi asociēt ar šo cilvēku, ka mēs varam paņemt šo kaplu un izdarīt pirmo soli, daudz nerunājot. Tas būtu mans novēlējums visiem to soli spērt. Paldies. Juri? Es laikam varētu teikt, ka vīriešiem vajadzētu nebaidīties runāt, vienkārši sarunāties. Un tad sarunāties ar mani tās ir ģimenes locekļi, vai tie ģimenes ārsti, vai tie ir urologi. Un vienā mirklī, kad viņi sāks sarunāties, tad viņi nonāks pie dzirdīgām ausīm un nonāks pie pareizajā vietā. Tā kā viss sākās ar diskusiju. Vai tā ir ģimenes lokā, vai tā ir ārsta kabinetā, bet šī diskusija par savu veselību ir jāuzsāk. Jā. Vai ar sevi? Vai ar sevi? Kaut vai pašam sevi ieklausīties nedaudz. Forši. Liels paldies. Labs sākums, kungi. Es jums pateicos, ka veltījāt savu laiku.